Sākam ar ministru. Vienkārši mums ir vajadzīgs tas rāmis. Ministru, tad Latvijas valstī mēs bieži runājam par zaļajiem koridoriem atsevišķām sociālām grupām. Tiklīdz mēs sākam runāt, ka mums ir vajadzīga kaut kāda īpaši sarkans, ļoti sarkanas tepiķis priekš remigrantiem, tad var apvainoties, kaudzi jūs piedodiet patieso vēlētāju, kas dzīvo Latvijā. Kā ir? Cik mums ir iespēja sabalansēt šo, protams, ka īpašo attieksmi, jo pārceļoties ir liels dzīves lēmums un ir vajadzīgs kaut kāds atbalsts. Cik daudz valstī, vai jūs jūtat, ka mēs jau šobrīdējās programmas esam sasnieguši gana to balansu un tas ātrums, ar kādu jūs redzat, cilvēki sāk reemigrēt, drīzāk vairāk kā braukt prom, ir jau gana labs ātrums, ka mēs jau esam gana rietumnieciska valsts. Mēs esam foršs galamērķis, lai dzīvotu laimīgu dzīvi. Kā mēs redzējām, 2/3, pirms jūs atnācāt, mēs rādījām statistiku, 2/3 Latvijas reemigrantu saka, ka viņi ir atgriežušies uz laimīgo zemi, ka viņiem ir ok. Es tā vienkāršoju, protams, to statistiku. Tādā ziņā mēs jau varam priecāties. 2/3 laimīgo jau ir labi priekš sabiedrības. Latvijas remigrācijas politika šobrīd balstīta uz vienu pašu galveno asi, un tas ir saistīts ar informāciju. Mums ir ļoti svarīgi, lai tieši reģionos, uzņēmumi tie plānos reģionu, kas pārauga emigrācijas procesus, ka tie nodrošināti ar speciālistiem, kuris dod padomu, informāciju tām ģimenēm, tiem cilvēkiem, kuri ir gatavi lēmumu, bet gatavi apdomāt šo iespēju. Atkal būt Latvijā, un šajā brīdī ļoti svarīgi, ka visiem ir viens punkts, pie kā vērsties, lai šo informāciju pilnībā uzzinātu un izšķirtos par vienu par otru savu lēmumu. Un, manuprāt, ka te ir jāatzīst arī, un statistika pierāda no 2018. gada, mums ir atgriezušies pēc statistikas pārvaldes datiem 50,000 cilvēku. Daudz vai maz mēs varam, protams, strīdēties. 600,000 bija aizbraukuši pēdējos 30 gados kopumā, ieskaitot pat Krievu armijas izvešanu. Attiecīgi, man liekas, labs ātrums priekš reemigrācijas, ne? Tas, jebkurā gadījumā ir nozīmīgs skaitlis, bet tie arī turpat 7 gadi, kuros šie cilvēki ir atgriezušies. Un, ja mēs skatāmies statistiku, tad no šiem 50,000 cilvēkiem tikai 20,000 ir izvēlējušies Rīgas reģionu. Tātad viņi atgriežas tēva mājās. Tie 30,000 ir cilvēki, es pieļauju lielā mērā arī iepriekš ir bijuši saistīti ar savu dzimto novadu vai reģionu, un viņu izvēle krīt lielā mērā uz reģionu, kas, protams, ir ļoti būtiski arī no reģionālās attīstības viedokļa, ņemot vērā tomēr tendences, kuras šīs centratiecas tendences vēl aizvien pastāv. Bet jums, ar citu, kamēr, ņemot vērā, ka jūs ministrs jums jāatbild arī uz politiski neērtiem jautājumiem, ņemot vērā, ka Rīga ir bagātāka un var atļauties piešpricēt. Un mēs šodien pastāstīsim par šīm Rīgas reģionu piešpricēm reemigrantiem. Tad vai Latvijas valsts politikai nevajadzētu būt, ka vēl lielāku piešprici, ja tu brauc atpakaļ uz savu dzimto, paņemam Rēzekni. Vienkārši tu brauc pie Latgales Māras, jo tev tur blakus ir dzīvoklis, tu sāc savu biznesu, tāpēc tev 2 reizes vairāk sēklas naudu. Jo mums šobrīd ir tāda programma sēklas nauda, pateicoties jūsu ministrijas administrējumam. Jā, protams, tā ir programma, kas saistīta tieši ar remigrantu uzņēmējdarbības aktivitātēm, īpaši reģionos. Tā notiek, ik gadu tie ir aptuveni 20 projekti, kas saistīti tieši ar uzņēmējdarbības attīstību reģionos un kurās ir valsts atbalsts. Protams, un jūs minējāt šos aspektus, kas saistīti ar cita veida priekšrocībām cilvēkiem, kuri izšķirās par atkal būšanu Latvijā. Un tas, protams, vienmēr ir sensitīvs jautājums, jo viens no jautājumiem, piemēram, bērndārzu rindu jautājums, kas arī pēdējā laikā kļūst ar vien mazāk aktuālāks, jo mūsu demografiskie dati tomēr atbrīvo ļoti lielu vietu. Pozitīvs veids, kā pateikt, ka mums ir slikta demogrāfija. Tas ir viens no jautājumiem, vai mēs reemigrācijas gadījumā dodam priekšrocības bērndārzu pakalpojumu saņemšanai. Kā jums liekas, kā reemigrācijas ministram, vajadzētu tā? Šobrīd neviena no pašvaldībām, kurai teorētiski ir iespējas izveidot vienu vai otru atbalsta mehānismu reemigrācijā, šāda veida atbalstu nav izvēlējusies. Ir atsevišķas pašvaldības, kuras brīvprātīgo iniciatīvu ietvarā ir izvēlējušies zinām pabalstu vai mājokļu naudisko finansējumu reemigrācijas gadījumā, bet tas jebkurā gadījumā atbilst konkrētās pašvaldības politikai vairot tieši cilvēku skaitu,
un piesaistīt šos cilvēkus konkrētam novadam. Tur ir viens, es saprotu, ka tas nav smuki dalīt pilsoņus šajos darba spējīgajos un nespējīgajos, bet sanāk tā no statistikas viedokļa, ka mums diezgan daudzi dabiski brauc mājās tad, kad viņi jau ir seniori un iespējams viņi nemaz nepiesakās darba tirgū, tātad iekšzemes koproduktu, izņemot, protams, pensiju fondu, ko viņi atved līdzi. Viņi nevairo, vienlaikus viņi nesēž tā kā uz Latvijas valsts budžeta, tādā ziņā, ka viņiem ir savs uzkrātais kapitāls, viņi atbrauc ar viņu un tērē. Mums jau, ja es pareizi valstiski saprotu, būtu svarīgi strādāt uz atsevišķu mērķgrupu, un vai tāds ir plāns, vai jūs redzat, ka tas būtu godīgi, faktiski darbspējīgie, kuri iekšzemes koproduktā var dot Latvijai uzrāvienu. Es domāju, ka mums visi mīļi un visi svarīgi. Protams, ir jautājums šeit par to aktīvo cilvēku daļu, kuri ir tajā vecumā, kuri spēj radīt pievienoto vērtību ekonomikai. Viņu klātbūtne un atgriešanās, protams, ir izšķiroši, ņemot vērā tās zināšanas un to redzesloku, ko viņi ir guvuši. Un šie piemēri kļūst ar vien vairāk, protams. Un jūs, kā cilvēks, kas ir strādājis KEM ministrijā, jūs esat strādājis reģionālās attīstības, jūs galā ilgus gadus vadījāt vienu diezgan augošu, arī no iedzīvotāju skaita, pašvaldību, tepat Pierīgā. Vai jūs kaut kā redzat to pievienoto vērtību, tad, kad piesakās kolēģis, kurš saka, hei, es te 20 gadus Lielbritānijā plānoju attīstību pašvaldībai, vai kas nebūtu tas amats, uz ko viņš piesakās, un ka viņš atbrauc ar tādām unikālām zināšanām, ka visiem atkarās žoklis, un domā, kāpēc mēs pirms 10 gadiem jau viņu nesaucām. Protams, ka šobrīd ir tas īstais laiks tam profesionālim, kas varbūt ārzemēs ir ieguvusi izglītību un darba pieredzi, šeit gūt arī emocionālu uzrāvienu savām prasmēm. Viņš šeit var augt kā cilvēks, viņš šeit var, šī ir kruta valsts. Es jums pilnīgi piekrītu tajā, ka šiem cilvēkiem ir pievienotā vērtība, viņi ir ļoti vērtīgi ņemot vērā. Bet mums ir arī jāatzīst, ka tā ir ļoti intīma izšķiršanās par dzīves vietu, par atgriešanos. Un tas bieži vien ir saistīti ar ļoti daudziem faktoriem. Darba vieta, protams, ir viena no galvenajiem. Bet šeit mums ir izglītības faktors, bērnu skola. Bieži vien šis lēmums ir jāpieņem pirms 1. klases. Tā ir realitāte. Un, protams, ir ļoti svarīgi, lai šī izšķiršanās notiek tajā brīdī, kad bērni sāk savus skolas gaitas jau tajā pierastajā vidē, kas turpmāk viņiem būs. Un te ir jāatzīst, ka tā ir ļoti daudzu faktoru kopsakarība, kas ļauj izšķirties par atgriešanos. Jūs tagad būsiet riktīgi sprukās. Jūs ir uzaicinājis Rīgas plānošanas reģions, bet jūs esat visas Latvijas, visu reģionu ministrs. Kā lai mēs dabonam to, ka šis iekšzemes koprodukta nevienlīdzība, kāda ir starp Rīgu, kā ūdens galvu un Pierīgu, protams, tajā skaitā, un pārējo Latviju tieši reemigrācijas kontekstā spēj to kaut kā izbalansēt. Šīm gudrām galvām maksāt piemaksas. Es iedošu jums vienu piemēru. Ja kāda pašvaldība nevar dabūt sev krutu fizikas skolotāju pat par 3 reizes pārsolītu algu salīdzinoši ar Rīgu, tad viņi dažreiz pieliek klāt dzīvokli, viņi dažreiz tādas mākslīgas, visādas izdomātas subsīdijas. Vai reemigrācijā vajadzētu šādu pielietot? Mēs daudz par to šeit laužam šķēpus Latvijā. Vienā lietā es varbūt jums iebildīšu. Jā. Publiskais sektors nebūs tas, kas radīs darba vietas, lai atgrieztos. Mēs tagad samazinām, cienījamie reemigranti, mērķējat savas prasmes uz privāto sektoru. Latvijas valsts samazina darba vietas publiskajā. Jūsu piemērs par skolotāju, protams, būtu vietā, jo skolotāji bija, ir un būs. Bet izšķirošais ir jautājums par labi apmaksātu darba vietu esamību reģionos. Un, protams, ka mums ir šobrīd austrumu pierobeža, un ne tikai vēsturiski, kurā mums ir būtisks IKP samazinājums salīdzinoši ar centrāliem valsts rajoniem, kur esamība uzņēmumu un darba vietas būs vienmēr faktiski ļoti izaicinošas, un tur ir vajadzīgi speciāli attīstības instrumenti, kas jau šobrīd eksistē, bet tos ir tikai jātīsta. Mums ir arī vēl viens aspekts, ko jāņem vērā. Ja mēs skatāmies uz Liepāju, kura ļoti
būtiskus soļus spērus tieši industrializācijā un uzņēmējdarbības attīstībā. Tad vēl aizvien mēs konstatējam diezgan lielas atšķirības vidējā atalgojumā starp centrālo valsts daļu un tādu augošu, manuprāt, un ļoti veiksmīgu no uzņēmējdarbības pēdējos gados piemēru kā Liepāja. Un tas arī ir izšķiroši par viens vai otras dzīves vietas izvēli kopumā Latvijā. Vai pēc 2 gadiem, nākošais gadu? Nē, pēc 2 ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Tur visi gribēs dzīvot. Pat no Norvēģijas visi latvieši brauks uz turien. Mēs tā ceram. Jā, tieši tā. Bet drīkst arī braukt, piemēram, uz Ropažu novēdi. Es gribu pārbaudīt, Lielbārža kungs, jums ikdienā, viss, ko ministrs saka, ir tas lielais ietvers. Ko jūs ikdienā darat? Jūs esat uzņēmējdarbības koordinators un arī Ropažu mērijā darbojaties, ja? Esat ievēlēts arī deputāts. Vai jūs diskutējat par īpašām programmām, īpašu sarkanu tepiķi vai zaļu koridoru šiem cilvēkiem, kas dodas savu uzņēmējdarbību varbūt uzsākt, bet arī citā valstī atgriezties, un vai Ropaža ar savām, augošajām Pierīgas privātmāju apbūvēm mēģina piesaistīt iedzīvotājus, pat tos, kuri pagaidām vēl ir Norvēģijā. Es jūs brīdinu, ka jums blakus sēž viena, kura domā par to, vai braukt atpakaļ uz Latgali pēc darba mūža, pēc cik gadiem, tad redzēsim, ko Ilga mums teiks. Vienkārši iedomājieties, jums ir blakus sēdošs iespējams darbinieks. Cik jūs solat īpašos subsīdijas? Kā jūs viņus vilinat? Labdien. Sākšu ar to, ka piekrītu visam, ko ministra kungs teica attiecībā uz šīm dažādajiem intīmajiem apstākļiem un daudzajiem apstākļiem un praktiski visām iedzīvotāju grupām, kas meklē ceļus, kā atgriezties. Pašvaldībā strādāju 5 gadus, un šo 5 gadu laikā esmu tiešām saskāries gan ar sirmiem senioriem cienījamos gados, kas no Vācijas vai Anglijas plāno pirkt īpašumus un atgriezties, un tāpat ar jaunām ģimenēm, kas, kā mēs jau dzirdējām, tieši izvēlas šo vienu kā no galvenajiem faktoriem bērnus mācīt šeit un attīstīt tālāk šeit. Līdz ar to jāsaka tā, ka mēs saskaramies ar visu spektru. Vai ir kādas īpašas subsīdijas? Protams, ka viņu patreiz nav, bet skaidri apzinoties šo problēmu, es domāju, ka pašvaldība konkrēti mūsu gadījumā un arī citas varētu, pievērst pastiprinātu uzmanību šiem cilvēkiem, kas vēlas atgriezt visu savu dzīvi un arī biznesu šeit. Tāpēc mums ir arī grantu programmas uzņēmējiem, kas šobrīd ļoti, es domāju, viņiem palīdzēs. Šīs programmas varbūt nav domātas lieliem uzņēmumiem, bet tādiem ģimenes uzņēmumiem, nelieliem uzņēmumiem, viņas ir tomēr ļoti būtiskas. Bet jūs nedusmojaties, ka es jūs salīdzinu ar Ropažu un Rūjienu. Vienkārši Rūjienā man izsita korķis, kad es dzirdēju, ka mērs iepakojas vienkārši aploksnīties pirms kādiem 10 gadiem pilsētas avīzīti. Un aizsūtīs tiem, kam viņš zina adresi ārzemēs. Cik viņi varētu izmaksāt? Tur, es domāju, var norakstīt tos izdevumus kaut kā uz grāmatvedību vai kancelējas precēm. Vai jūs mēģināt kaut kādām tādām fiziskām metodēm tos savus bijušos zaķumojušus tagad Zanzibāras iedzīvotājus kaut kā aplaimot ar to sajūtu, ka tu taču vecīgi Ropažos piedzimi? Es domāju, ka te ir darbs vairāk tieši uz lokālajām kopienām, kurām ir šie ģimenes locekļi un piederīgie, kas ir aizbraukuši, jo viņi lielā mērā ir tie, kas arī iedrošina viņus atgriezties atpakaļ, kā viens no faktoriem. Un tad, jo labāk tas vietējais iedzīvotājs jūtās savā vietā, jo viņš drošāk var teikt, klausies, brauciet atpakaļ, te ir tas paskatāms. Bet, ja mēs tā godīgi pasakām, jums ir vajadzīgi bagāti iedzīvotāji, pareizi, tad arī mājas ir solīdākas, un tad arī darbi ir sakarīgāk. Jūs esat Pierīgas pašvaldības, jums interesē bagātība, lai jūs varētu pēc tam sociālās tajā reģionālās izlīdzināšanas, vai ne tikai lai Rīgai jāmaksā, lai Ropaža arī maksā fondā. Mēs maksājam. Nē, bet es ziniet par ko? Kā ārzemēs nodzīvojuši cilvēki brauc ar kapitālu. Viņi citreiz brauc ne jau tikai to māju uzbūvēt. Viņi brauc ieguldīt un ko. Vai nav tā, ka tajā kapitāla piesaistē, par kuru visdrīzāk reģionālās attīstības ministrs ir nikns, ka jūs mēri varētu būt, visi mēri, varētu būt hiperaktīvāki tajā, ne tikai Liepāja, lai viņam ir viens piemērs, ko minēt, lai ir pārējie arī. Ka uz diasporu var sākt arī skatīties kā uz kapitāla atgriešanos Latvijā. Viņi ieguldīs akcijās, viņi pirks, viņi ne tikai piedodiet vienu tur ziepju fabriku mājās virtuvē uztaisīs ar salīdzinoši tomēr mazu, vai ne, uzņēmējdarbības atbalstu, kas ir līdz šim. Tā ir tāda pašnodarbinātības līmenis būtībā, par ko mēs runājam. Bet ja mēs uz viņiem skatītos kā uz lielu, Ropažos,
viens no Anglijas atbraukušais latvietis uzbūvē lielu ziepju fabriku. Uzreiz 20 cilvēks pieņem darbā. Nu, labi, ziepju fabrika, es nezinu, tas Latvijā skan dīvaini. Ko jūs gribētu? Ko lai viņš atver? Es domāju, ka mums viennozīmīgi ir jāfokusējās uz to, lai pēc iespējas būtu šie zaļie koridori uzņēmējiem, lai būtu mazāk šī birokrātiskais sloks un ātrāki šie izvērtēšanas un dažādu lēmumu pieņemšanas procesi. Nu, bet cik tad pie jums ir ātri? Nu, pasakiet godīgi, kopš mums skatās ārzem latvietis, kuram ir tas miljons kabatā, un viņš grib tieši robežos. Nu, viņš, piemēram, tagad atbrauc ar savu miljonu, un tikai šitien grib fabriku. Cik mēnešos viņš dabūs to fabriku gatavu? Cik robežos liks to? Kā jūs teicāt, slogu kādu? Birokrātisko. Papīra slogu. Jā, papīra slogu. No. Ļoti dažādi. Tas ir atkarīgs no tā, ko viņš darīs un kurā vietā viņš ir ieplānojis darīt. Tātad šie industriālie zonējumi, pieejamās jaudas, ceļu infrastruktūra. Šie visi jautājumi, tie visi, kā saka, prasa pamatīgi iedziļināšanos. Bet mēs par Eiropas naudu visu šīs industriālās zonas un ko esam uzbūvējuši tā, ka mēs atbalstām rokām vienā otrā pašvaldībā gaidām, nu brauciet. Es nezinu, jūs man piedodiet, bet es, piemēram, Bauskā dzīvoju, man tur ir tik forši riteņbraucēja celiņš, es to saku, kamēr ministrs klausās, jo tur ir uzbūvēts tāda iela priekš kādām 7 fabrikām, tur nav neviena jau 10 gadus, jo mērs vienkārši gados vecs bija. Viņš nezina ārzemju valodas, laikam. Vai kaut kā tā. Kā jūsu mērs, viņš brauc pie ārzemju latviešiem, pie Norvēģijas latviešu biedrības Bergenā, kad pēdējo reizi bija? Nu, es jokojos. Es vienkārši, cik mēs nopietni attiecamies braukt pie savējiem un saukt mājās, nevis tikai caur Zoomu, kā es te kladzinu. Es varu teikt, ka gan iepriekšējais domes sasaukums, gan esošais domes sasaukums bija un būs atvērti, lai visus šos jautājumus risinātu. Jo arī Pierīgā, konkrēti pie mums, šīs industriālās zonas, viņas attīstās. Viņas nav gatavas, viņas nestāv tagad viss nolikts un uz paplātes pasniegts. Ikdienā domes darba kārtībā ir katreiz kāds jautājums, kas ir saistīts ar uzņēmējiem, ar dažādām niansēm, kas ir viena ministrija saka var, otra ministrija saka tā, ka īsti nē, un tad mums ir jāiet palīgā. Labi, uz ministrijām mēs vienmēr mākam visu novēlt. Pašvaldībām arī kaut kas jādara. Labi, es tikai saku, ka pie mums kūsā. Pie mums uzņēmējdarbība kūsā, un mēs esam nikni, ka mēs kritizējam tos papīra puķus, vai ne, kas traucē biznesa attīstībai, un tādā ziņā brauciet un palīdziet ar saviem miljoniem. Ja? Labi, cik nopietni, Zandais, vienkārši pirms mēs pārējām varbūt pie pašas diasporas, cik nopietni mēs šobrīd patiesi skatāmies, jūs esat pārlasījusies visus tos pētījumus 10 gados iztaisītos, kāda tik nav tā profilēšana tiem ārzemju latviešiem. Atsevišķas mēs domnīcas uzņēmējdarbībai vai ne Pasaules Brīvo Latviešu apvienība ir taisījusi ar sasaisti, ka, ja tu esi latvietis, investē Latvijā, pat ja tev nav nekāda, varbūt, konteksta vai jēga. Vai mēs patiesībā redzam viņu tādu, kāds viņš ir, vai mēs dzīvojam savos aizspriedumos, ka pusi no viņiem ir vēl aizvien aizvainot uz Latviju, ka pusi no viņiem nekad neatbrauks, tāpēc, ka viņiem tāpat tur ir labi. Un kā es redzu, ka statistika krietni mainās un ka mums jābūt daudz niansētākiem, ka tās grupas ir tik atšķirīgas. Pilnīgi taisnība. Izstāstiet varbūt par tām grupām, kā viņas attīstās pēdējos gados, ar ko viņas ir atšķirīgas. Tas ir, jūs ļoti precīzi pateicāt, ka nav diasporas tautietis un rekrutāts viņš mums ir tāds un ar tādu maku vai kā nu mēs uz viņu skatāmies, tā noteikti nav. Pirmkārt, šeit jau arī izskanēja vairāk kārt tas, ka mēs skatāmies dažādas vecuma kategorijas. Mums ir dažādas intereses šajās vecuma kategorijās. Viena ir tie cilvēki, kas ir nostrādājuši savu darbu mūžu. Viņi ir izsvēruši, ka ar to, ko viņi ir nopelnījuši savā pensiju fondā Latvijā, viņam dzīvot ir lētāk. Un, pat ja viņam varbūt bērni paliek tajā valstī, kur viņš ir iepriekš dzīvojis, tad iespēja ceļot ir, tur nav nekādu problēmu, vai ne? Otra kategorija, es teiktu, kā arī šeit izskanēja, ir tie, kam ir jālaiž bērnu skolā, kad ir tā izvēle, tad skaidrs, tad kur mēs tos bērnus skolā laidīsim, jo, tad, kad viņi ir kaut kādā pusceļā, tad paši zinām, nav ļoti vienkārši mainīt skolu. Vēl viena interesanta kategorija, kas ir jauna, es teiktu, varbūt, un kurā es redzu milzīgu potenciālu, tie ir jaunie profesionāļi, sauksim to tā, cilvēki, kas ir pabeiguši augstāko mācību iestādi, un tagad pasaule man ir vaļā.
Un šo es diezgan daudz dzirdu arī no tālās diasporas, kas nav tie, varbūt, visstraujākie, kas vēlētos, atgriezties Latvijā, varbūt tāpat nav remigrācija, viņi jau te nekad nav bijuši, nekad nav dzīvojuši, viņi ir dzimuši Amerikā. Tēvu zemē vai vecāku zemē braukt. Jā, bet tas ir tas, ko es aizvien vairāk dzirdu un redzu. Kāpēc nē? Laižam uz 2 gadiem. Un tad jau redzēs. Jā, bet ko mums tagad ar šito darīt? Piemēram, Lietuvā pirms 10 gadiem par Eiropas naudu bija uztaisīta programma, kurā jaunietis, kas pēdējā gadā pirms dabona diplomu, viņam ir jāaiziet prakse, Lietuva piemaksāja par viņu dzīves ballīti, un galvenais ir iemīlies čali kādā lietuviešu meitenē, kamēr tu esi praksē. Tad jau tev būs diploms, un tad jau mīlestības dēļ tu brauks un dzīvos Lietuvā. Hei, mēs taču varam kaut ko arī ne tikai no igauniem nokopēt, arī no lietuviešiem, ne? No lietuviešiem mēs šai ziņā ļoti daudz varam nokopēt. Nu, ko vēl? Kādas vēl ir šīs pasaules attieksmes, kurā Latvijai ir kaut kas jādara? Man, godīgi sakot, liekas, ka Latvija dara, tā skaitā arī jūsu atbalstu, tik daudz, ka citreiz liekas, čaļi, mēs nevaram arī pateikt, ka viena diasporas grupa ir tik īpaša, ka viņai kā karalim ir sagaidīšana vajadzīga. Es nedomāju, un īstenībā es šeit arī ļoti gribētu nodalīt to atbalstu, kas ir tas finansiālais atbalsts, kas mums visu laiku griežās galvā, kas man par to būs, un kāpēc viņam būs, un kāpēc man nebūs, un tā tālāk. Bet ir arī cits, un tas ir tas emocionālais atbalsts un tā piederības sajūta, kur nevajag pat ne Eiropas fondus, bet lai radītu cilvēkam to sajūtu. Nevis mēs un jūs, bet mēs. Parasti tas notiekot dziesmu svētku. Es esmu dzirdējis, ka dziesmu svētku Saule Pērkons Daugava esot tik asarainas acis, ka nākamajā dienā remigrācijas koordinatoriem ir pilns kabinets, ka viss es palieku. Man jau tautas starps ir. Es esmu laimi, es nebraucu atpakaļ. Bet ko vēl ikdienā mēs varam darīt, jo dziesmas svētki tikai reiz 5 gados? Ir dažādas pavisam varbūt vienkāršas lietas, un te atkal man jāsaka, es esmu tiešām diezgan rūpīgi skatījusies Lietuvas pieredzi šoreiz, jo tas, ko viņi dara, tas tiešām ir ļoti vērtīgi. Tādas varbūt mazas lietas, ja tev ārzemēs piedzimis bērniņš, tad viņš saņem vienu mazu mugursomiņu sakot, sveiks lietuvieti! Tā kā no Lietuvas šajā gadījumā Nausēdas kungs prezidents atsūta tev mugursomu un saka, sveiks Lietuvieti! Čau, Vitautas! Pat, ja tu dzīvo šobrīd Londonas pievārtē, mums ir prieks, ka kādu dienu tu Paņevežos dzīvos. Jā, tā ir. Un tas jau neko nemaksā, tur nevajag Eiropas fondus, bet tā ir tāda drusku domāšana, un mums nevajag apvainoties, ja tas Vitauts arī nekad neatbrauks, varbūt, bet tas jau nemaina viņas. Galā Amerikas Savienoto Valstu ģenerālis, kas tagad pārauga visus Eiropas spēkus, ir lietuvietis pēc izcelsmes, pēc uzvārda, ja? Viņš varbūt Lietuvai ir vēl noderīgāks nekā, būdams Amerikas virspavēlnieks Eiropā, nekā dzīvodams Paņevežos, protams. Jā, tā ir. Līdz ar ko es teiktu, ka kas ir svarīgi, nomērķēt dažādas grupas un uz viņām strādāt dažādi, bet tai pašā laikā arī neaizmirst par to, ka tas tīri tā emocionālā saikne veido kaut kādu daļu no tiem intīmajiem, kā jūs teicāt, apsvērumiem, kāpēc es atgriezīšos. Un reizēm tiešām varbūt dziesmu svētki var būt tas iemesls. Un dažreiz, kāpēc es atgriezīšos, drīkst būt arī plāns pēc 10 gadiem. Ilgi, tu man pačukstēji, ka tev ir 16 gadi jau nodzīvoti Norvēģijā. Es esmu tik daudz redzējis, cik tu esi latvieti Norvēģijā, ka es pat nevaru saskaitīt. Tu esi organizējis vairākas 3x3 sajietas priekš Norvēģijas latviešiem. Tu ikdienā, ieskaitot pat pirms Saeimas vēlēšanām, sauc visādas dīvainas ekspertus, piemēram, mani, parunāties par, lai vēlētāju līdzdalību veicinātu. Tu dari ikdienā lietas ar kādu domu? Lai tev būtu droša atgriešanās, ka tavi bērni māk latviski vai bruģēt ceļu savām, piedod, vecumdienām, vai kāds ir šis, jo tā ir tāda smalka nianse piedalīties latviešu skoliņā, latviešu tautsdejās, latviešu korī, visādās lietās, tam teorētiski ir tā kā bruģētais ceļš, ka kādu dienu tu to laimīgo zemi tur ieraudzīsi, un viņa ir Rīgas lidostā. Jā, paldies, Ansi, par šo jautājumu. Ļoti iespējams, bet pirmām kārtām latvietības kopšana diasporā šajā gadījumā Bergenā ir īstenībā nācis ar maniem bērniem, jo man gribējās dot latvietību saviem bērniem, un man likās, man ir svarīgi, lai mans bērns māk noziedāt Aijā Žūžu Lāči bērnu, jo tā ir skaista tautas dziesma. Un viss sākās tieši ar to.
Un vēl joprojām man ir 2 dēli, 14 un 11 gadi. Tātad viņi savā viņi starpā ir dzimuši runā latviešu Norvēģijā, valodā. tas pirmais. Bravo, Tev tas bija svarīgi, jo tu tātad neaizbrauci ar vīru kopā. Vīrs aizbrauca darba darīšanās, tu aizbrauc līdzi, pareizi atceros? Jā, pilnīgi pareizi. Tev nebija tā dusma, ar ko tu aizbrauci, ja? Nē, man bija ļoti liels mīļums un varbūt pat nedaudz tāda sāpe, ka man vajadzēja braukt projām uz to brīdi. Bet tas bija tāds, tu varēsi nedarīt neko, jo man Latvijā bija darbs, varbūt, kas man īpaši nepatika. Bet tev bija vīrs, kas tev ļoti patika un tu viņam sekoji? Man gribējās izvēdināt galvu, man bija 27 gadi un es domāju, kāpēc nepamēģināt, redzesloku nepaplašināt. Šausmas, tagad visi var sarēķināt plus 16. Tātad pārāk vecs tu neesi. Tu vēl vari kāds 20 gadus dzīvot Norvēģijā cepuri kuldam. Tu tā darīsi? Pagaidām man patīk mans darbs, ko es tur daru. Un iespējams, ka arī tas ir ļoti svarīgi īstenībā. Tu zini, man pārņēma dīvaini sajūtas, ka es tevi redzēju dziesmu svētku gājienā garām ejot, cik jūs esat daudz. No vienas puses forši, ka jūs esat tik aktīvi, bet jūs esat tik daudz, kuri teorētiski iekšzemes koproduktu varēja vairot te, nevis, un nenormāli labas jums ir tās tautsdejas. Jums tiešām labs, kvalitatīvi jums tur viss ir. Es esmu baudījis katru reizi, un man vienmēr iesāpās. Man liekas, jūs esat tādā vecumā, jūs tādas ambīcijas varējāt piepildīt. Kā tu jūti, ko tu dari ar viņu nacionālo stīgu kustēšanu saviem līdzpilsoņiem? Ko tu īsti dari? Vai tu esi reemigrācijas patiesais veicinātājs? Redz, un šis ir tas īstenībā, tā stīga, tā kustināšana ir ļoti liels atslēgas vārds. Jo es uzskatu, ka ļoti mīļu paldies saku Latvijai, kad viņa domā par diasporu un ka viņa domā tieši par to latviešu identitātes stiprināšanu. Jo kura ir tā lieta, kas veicina atgriešanos, tā ir piederība. Latvijai piederība, teiksim, jūtas emocijas ļoti bieži ir tas, kas nospēlē atgriezties uz Latviju. Un tas mīļums un tās labās emocijas varbūt no bērnu dienām un vispārējais. Tāpēc ir svarīgi atcerēties to diasporu, jo es arī redzu, ka mūsu kopienā ir vairāki atgriezušies uz Latviju, un viņi bijuši aktīvi darboņi vietējā kopienā, biedrībā, kultūras skolā. Bet tas trakums ir, ka Norvēģija kopā ar Dāniju un Zviedriju vienmēr visos laimes indeksos ir laimīgākās zemes, pat ja tur ir maz saules un kas tik vēl ir slikti, bet vienmēr tas statistika uzrāda, ka kurš to no laimīgās zemes brauks atpakaļ. Un tad, kad šis cilvēks atbrauc, tu viņam paseko šim savam bijušajam Norvēģijas kolēģim, kaimiņam, viņš tiešām šeit jūtas laimīgāks? Es domāju, ka viņiem ir savi izaicinājumi, bet viņi jūtās šeit laimīgi, un es domāju, ka ir 2 aspekti. Vai tu vari iestrādāties un, teiksim, es daru savu maizes darbu, kas man tiešām arī ļoti patīk, un es sevi attīstu nepārtraukti, un es zinu, ka varbūt kādreiz es varēšu likt šīs zināšanas arī Latvijā, par ko man būtu ļoti liels prieks. Un otrs ir tas, vai tu vēlies būt piederīgs arī vietējai sabiedrībai, un ļoti daudzi varbūt nejūt piederību vietējai sabiedrībai. Paga, kurai vietējai? Norvēģi vai latvieši? Jo tagad mēs varam baigi sapīties. Norvēģu sabiedrībai. Tātad tas ir pat labi, ja Latvija uztur to tautsdeju kolektīvu, un viņš nekad labi neiemācās norvēģu valodu, bet latviešu skoliņā, ko tu esi nodibinājusi, viņa bērns mācēs perfekti latviski, tad tas būs tā kā 13 reižu lielāka iespēja atgriezties rīt. Jā, tieši tā. Bet reāli nenotiek tā statistika. Kāpēc? Īstenībā strādā. Tev liekas pietiekami pietiekams ātrums. Norvēģija nav varbūt tas labākais, teiksim, no Skandināviju piemērs, cik daudz statistika, bet es domāju arī tāda Vācija vai Lielbritānija, Īrija, tur ir daudz lielāks tas procents, no kā atgriežas. Bet ja pat no Skandināvijas, kur ir laimes procents ir tik augsts un labklājības līmenis ir 2 reizes lielāks nekā Latvijā un sociālais labklājības līmenis, tad no turienes atgriežas, tad es domāju, ka tas ir tas veiksmes stāsts, kāpēc ir jāiegulda tajā diasporā un kāpēc ir jāatbalsta tā Latvijas identitātes stiprināšana. Labi, bet jāiegulda ir arī ieročos, jo mums ir karēna, un tad cik lielā mērā karēna šobrīd uz cilvēku smadzenēm spiež. Es vienkārši pieminu vienmēr to 7. 8. gads, kad daudz brauc prom, jo mums bija ekonomiska krīze. Tad bija kaut kādi visādi iemesli, kāpēc jā, kāpēc nē. Ir cilvēki, kas bēg uz Spāniju vai Portugāli, jo tā ir tālākā vieta Eiropā, līdz kurienai teorētiski Krievu tanks nevar atbraukt. Kādēļ, lai Norvēģijas, arī NATO, starp citu valsts, kurai arī robeža ar Krieviju by the way, augšā tur ziemeļos maz gabaliņš,
kāpēc, lai cilvēks tagad brauktu atpakaļ? Vai šis ir arguments mūsdienās, ja mēs turam tikai aizdomās, ka nebrauc tāpēc, ka karš? Nē, es domāju, ka tas nav tas iemesls. Un tur jau ir tas, ja cilvēks ir izlēmis braukt, tad viņš ir tiešām patrauc ar savu sirdi un veseli un arī, teiksim, interesējas gan zemesardzes iespējām kaut kādām un tādām lietām. Ir dzirdēts stāsti, ka tiešām iet gājienos un atbalsta Ukrainu un vācam ziedojumus arī mēs uz vietas turpat un darbojamies brīvprātīgi arī šajā. Bet pie tevis arī, līdzīgi kā piedod Saeimas vēlēšanās, katrs faktiski 12%, katrs 10, 15 atnāk nobalsot. Pie tevis atnāk cik cilvēki no reālās diasporas, un vai bieži atnāk tādi, kuri sāk kalt plānus? Jā, es tagad tikai sāku saprast, bērnam vajadzētu iet skolā, mēs drīz brauksim, jāiet uz to latviešu skoliņu, kaut kas jāsāk darīt. Vai ir tā, ka nodrošinot visu šo sauksim par infrastruktūru, skoliņa, daudzēju kolektīvs un ko, tas tiešām ir, ka pienāk kaut kāds mirklis. Teorija saka, pēc 5 gadiem sāk vilkt mājās. Man arī tā bija. Tev arī tā bija, ja? Tad tu esi pilnīgi klasisks gadījums saskaņā ar imigrācijas pētnieku teoriju. Jā, bet tad vēl nebija attīstīti visi šie, teiksim, instrumenti, kas ir attīstīti šobrīd, un mēs meklējām veidu, kā atgriezties, bet mums nebija iespējas atgriezties. Latvija, teiksim, nebija vēl tam gatava, lai uzņemtu. Un tad bija tā, ka Norvēģijas puses īstenībā padeva, teiksim, atvēra vaļā citas iespējas. Un tāpēc arī vienkārši sanāca tā, kā tas sanāca dzīvē. Bet es domāju, ka uz to jautājumu, ko tu uzdevi, kāpēc nāk balsot, mēs arī darbojamies ar pilsonisko līdzdalību ļoti aktīvi un tiešām organizējam gan vēlēšanas iecirkņus un sekojam līdzi un mēģinam dalīties ar informāciju. Un tas jau ir tas mūsu uzdevums kā biedrībai informēt par Latvijā notiekošo, kādas iespējas, kādas vajadzības. Un man šis gads bija tāds, kad, man liekas, man bija pasākums pēc pasākuma katru nedēļas nogali. Un likās, ka bija ļoti piepildīti, bet arī informatīvi ļoti bagāti. Un teiksim tā, pie manīm griežas ļoti daudzi un arī informatīvajā ziņā. Un es labprāt dalos, jo informācija ir pieejama, viegli atrodama un tas nemaksā neko vienkārši nosūtīt tālāk. Un ja tev vēl kaut kādu atbalstu vajag, lūdzu sazinies ar šo un šo cilvēku. Ir fantastiski attīstīti rīki un informatīvie, teiksim, tie avoti, kur smelties un darboties. Un, piedod ilgi, ka es tā teikšu, bet principā šī nav vienīgā latviešu biedrība Norvēģijā. Daudzās pilsētās ir. Bergena vienkārši viena no tām hiperaktīvākajām, ja? Piedod, lūdzu, es tev tā nolamāju, bet tīri praktiski es gribēju teikt, ka varbūt, kad tiešām iesaistīties vietējā komunā dažreiz ir daudz aktīvāks veids nekā obligāti uz Jāņiem lidot uz Latviju un tad atpakaļ un tā savus latviskuma baterijas uzturēt. Ministra kungs, kā ir ar šo, politiskā līdzdalība? Piemēram, jums ir jābūt arī digitālo lietu ministram ikdienā un digitālajās lietās mēs bieži varam arī atrunāties. Nav ko īpaši tur tai diasporai tur sūtīt tās papīra vēstules vai to intimitāti nodrošināt, jo gribi ieeja delfi.lv un visu izlas pat, ja tu esi Boputasvānā no vienas puses. No otras puses šie vēlēšanu aspekti, kur mēs tērējam kaudzi naudas salīdzinoši. Ir valsts, kuras tā nedara. Viņas tā netērējās, lai uzturētu šīs vēlēšanas iespējas, līdzdalības iespējas, kuras faktiski izmanto katrs 10, kurš varēja būt vēlētājs. Nezinu, varbūt, ka jums kā politiķiem patīk, ka cilvēki, kas varbūt nav tik ikdienā bieži informēti, nemaz nepiedalās tais vēlēšanās, bet mēs šo saiti uzturam. Es kā nodokļu maksātājs Latvijā varētu analizēt, atvainojiet, pārāk dārgi. Es domāju, ka piedalīšanās valsts vēlēšanās ir viens no ļoti būtiskiem sasaistes veidiem ar Latviju. Un jāatzīst, ka šī vēlēšana aktivitāte tiešām diasporā ir zema. To rāda dati, tur gan ir atsevišķi izņēmumi. Es domāju, ka tas lielā mērā saistīts ar pavisam dabisku situāciju, ka cilvēks ir integrēts pastāvīgi tajā vidē un valstī un sabiedrībā, kur viņš dzīvo. Un šīs vides problēmas un izaicinājumi viņam šajā brīdī ir varbūt svarīgāki nekā tie politiskie procesi vai izvēles, kas saistīti ar viņam dzimto zemi tieši šajā brīdī, tāpēc, ka viņš dzīvo un atrodas pastāvīgi citur. Tas, ka vēlēšana aktivitātei vajadzētu būt labākai, un tas arī liecinātu par šīs saites, diasporas saites ar valsti uzlabošanos, tam es pilnībā varu piekrist.
Uz jūsu pirmo jautājumu par ērtību novēlēt. Nav paredzētas elektroniskas vēlēšanas Latvijas Republikā. Vienkārši drošība. Tam ir pārāk daudz riski. Mums ir Ziemeļu kaimiņu piemērs, arī visu laiku tiek debatēts vēl šajos apstākļos. Bet arī vienīgais pasaulē, starp citu piemērs, vai ne? Mēs piesaucam Igauniju, bet tik un tā, no 200 valstīm pasaulē 2 ir elektroniskas vēlēšanas, un mēs dzīvojam blakus Krievijai. Tas ir tiešām izaicinošs jautājums. Bet tas, ka valsts ieguldās un nodrošina apstākļus pilsoņiem, ņem politisko dalību procesos, ir izšķiroši. Un es pilnīgi piekrītu tam, ka mūsu sasaite ar diasporu, šī kontakta uzturēšana, gādāšana par diasporas, tieši kultūras nepieciešamībām, ir izšķirošā, lai tad, kad tie apstākļi sakrīt, un tad, kad ir tās izvēles, tā izšķiršanās var notikt. Un tagad jums kā ministram, forši, bet jūs arī ejat cauri savām budžeta analēm katru dienu un skaties, kur var ietaupīt, jo viss ir jāvelta aizsardzībai, un mēs saprotam kontekstu visi kopā. Bet tad mēs dzirdam, Ilga saka, hei, šis arī ir valsts drošības jautājums, jo, ja notiek valsts okupācija, tad piedodiet, kādā no Latvijas vēstniecībām stāvēs vēstuli no valsts prezidenta, ka Latvija turpinās. Kārlis Ulmans tādreiz uzrakstīja, pat ja nebija demokrātisks līderis. Un Lielbritānijā, vai ne Zanda, kur ir strādājusi Lielbritānijā, tur stāvēja tā vēstule, tur atradās tā Latvija. Tā ir viena diasporas pievienotā vērtība. Ko es redzu kā otru debati, un mans jautājums ir, cik lielā mērā un jums abiem, gan vēstniecei, gan ministram, mēs iespējams nākamā gadā piedzīvosim kārtējo dusmu izvirdumu no diasporas. Jo es domāju, ka taupot naudu, mēs godīgi pateiksim, ka veselības jomā, ja tu neesi nodokļu maksātājs šai valstī, piedod pie zobārsta, tu bez maksas savus bērnus nevedīs vasarā, kamēr viesosies pie vecmāmiņas, un Stradiņas slimnīcā rindā tu nāks tikai, ja tu maksās savu līdzmaksājumu, nevis vienkārši. Citiem vārdiem, veselības jomā varbūt parādīsies kādas citas jomas. Latvijas valsts, ja tā var teikt, atdalīsies no saviem nodokļu nerezidentiem. Vienkārši daudz valsts to jau ir izdarījuši līdz šim. Tuvākajā laikā tāds risks pastāv, ne? Ja mēs esam... Es saprotu. Protams, ka ir riski jūsu minētai neapmierinātībai, bet mums ir arī jāskatās, kur mēs maksājam nodokļus un ko mēs par šiem nodokļiem saņemam. Tas varbūt nav emocionāls, bet ļoti praktisks matemātiski rēķināms uzdevums. Un ja šie nodokļi un ja šie sociālie pakalpojumi tiek nodrošināti vienā nodokļu sistēmā vai vienā zemē, tad ir tikai loģiski, ka mēs dubultā par tiem nemaksājam. Tā ir tāda praktiska pieeja jautājumam, kur mums ir jārēķinās, jo pretējā gadījumā mēs esam situācijā, ka par tiem maksā kāds cits. Un šeit nav svarīgi, vai tas ir diasporas pārstāvs vai nē. Tādēļ tā ir realitāte. Bet es aizdomājos, ziniet par ko, ka mums ir šis slavenais ne katrā valstī ieviestais otrās adreses princips, ja? Ka tu vari savā īpašumā Latvijā, pat ja tu tur nedzīvo, uzlikt otru adresi, tas dod tev vairākas preferences, tā skaitā dažreiz arī nekustamā īpašuma nodokļu atlaides un citas labumus. Vai mēs varētu vairāk promotēt, ka, mīļie, jūs taču varat būt nodokļu rezidenta statusā Latvijas Republikā, lai nodokļi nāk uz šejieni? Tas ir veids, kā tu vari, citiem vārdiem, Latvija ir viena no zemākajām nodokļu likmēm. Viens otrs varbūt būtu priecīgs pelnīt algu citur, bet nodokļu rezidents būtu šeit. Latvijas valsts, līdzīgi kā Pierīgas pašvaldības, rekrutē aizvien jauns un jauns iedzīvotājs no piedodiet Rēzeknes. Jā, bet ja mēs skatāmies praktiski un skatāmies uz pašvaldību, kura nodrošina virkne pakalpojumus, protams, izglītībā un sociālā palīdzības jomā un ne tikai, tad pašvaldības budžets veidojas pavisam konkrēti no iedzīvotāja ienākuma nodokļa un no algas šajā gadījumā, ko cilvēks saņem. Un, protams, tad ir pilnīgi skaidri kritēriji, kur šī alga tiek maksāta un kur aiziet šis konkrētais nodoklis. Tā ir pavisam praktiska situācija, jo tad mēs sasaistām konkrētu iedzīvotāju ar konkrētu pakalpojumu, kas par šiem nodokļiem tiek arī sniegts. Un te, protams, var būt diskusija par kādiem izņēmumu stāvokļiem, bet mēs neatcelsim šo pamatprincipu. Nodokļu samaksa
un saņemtais pakalpojums. Jā, es tikai atgādinu, ka 90. gados Amerikas Savienoto Valstu pilsoņiem, kas bieži ir arī dubultpilsoņi, izņēmuma stāvokļi, piemēram, par pensiju fondu pārcelšanu vai citām lietām tika piemērot. Toreiz mēs, protams, nedomājam par diasporas attieksmi. Tas bija izņēmums, protams, bet diezgan liels, ņemot vairāk, ka tie ir 100,000 Amerikas pilsoņi, kas ir arī Latvijas valsts piedrīgie vai varētu kļūt par tādiem dēļ savām saknēm. Es tikai vienkārši salieku ciparos lietas. Zanda, vai tuvākajā laikā mums stāv priekšā tādas patiesības stundas? Šis diasporas atbalsts miljons ir tā budžeta, ko Ilga piemin, ko mēs... Visu cieņu. Vai tam ir draudi nākamajā gadā tikt samazinātam? Protams, objektīvi. Un par cik lielu daļu? Vienkārši ņemot vērā, ka tie dažreiz ir 18. novembra svētki, tautsdeju kolektīva dalība, profesionālu. Es ļoti gribētu šo varbūt pagriezt mazliet tomēr citādāk. Ka, jā, šis atbalsts, valsts finansiālais atbalsts diasporai kaut kādā mērā saglabāsies. Es neesmu dzirdējusi nekur un ne no vienas iestādes tādu tekstu, ka visu uz nullēm. Tāpēc, ka ir svarīgi saglabāt programmu, pat ja viņā samazinās finansējums. Tajā pašā laikā es domāju, ka tā diaspora, kura uztur saikni ar Latviju, nedzīvo uz Marsa. Viņi ļoti labi saprot, kāda ir Latvijas šī brīža situācija, un ka gan pilsonība, gan latvietība ir gan tiesības, gan pienākumi. Un ir situācijas, kad valstī ir iespēja un valsts dod finansiāli vairāk, un ir iespēja, ka tādas nav varbūt šobrīd finansiālas iespējas, un tā nauda samazinās. Bet es atkal saku, runa jau nav tikai par naudu, un šeit es tiešām Ilgu varu kā piemēru minēt, cik daudz var izdarīt ar mazumiņu, jo informatīvais atbalsts vai komunikācija, sauksim viņas par kampaņām, vienalga, tas nemaksā neko. Pirmkārt, mēs esam pieraduši pēc Covid ļoti daudz strādāt attālināt un pieslēgties, organizēt pasākums, kur, piemēram, informācijas sniedzējs pieslēdzas attālināt. Lai tu izstāstītu diasporai Norvēģijā par izglītības un zinātnes ministrijas programmu Study in Latvia, tev tas nemaksā tieši neko. Tas maksā tik, cik elektrība tai brīdī, kad tu pieslēdzies šai prezentācijai, bet informācija, ko tu tur saņem, var būt tiešām ārkārtīgi būtiska. Valsts aizsardzības dienests Ilga bija viens no pirmajiem varoņiem, kas bija gatavs par šo tēmu runāt ar savu komūnu. Un tā bija milzīga mācību stunda arī aizsardzības ministrijas kolēģiem. Tas nebija nekas ļoti vienkārši, bet tie ir jautājumi, uz kuriem ir jāatbild. Un tas, ko es gribu pasvītrot, jā, bet nākamreiz droši vien varēs. Ļoti labi, jo tur ir jāgatavo, es domāju, ka tur vēl ir darba uzdevumi, ka ir jāizpilda savi mājas darbi, lai varētu runāt arī par to, jo no 27. gada tiek iesaukt arī jaunieši no diasporas. Un tad uz tiem jautājumiem īsti nevarēja tur tādi specifiski. Maijā nevarēja. Septembrī mums bija nākamais online seminārs, kas nemaksā neko. Ir brīva pieteikšanās. Mēs bijām izsludinājuši Facebookā kopā ar aizsardzības ministriju. Bija 100 interesanti, kas bija pieteikušies. Nebija viegli. Tie runātāji bija diezgan nosvīduši. Šito mums jāpārbauda jau pirms gada. Diasporā izvērtās viss. Mēs noliksim savas Latvijas pases, mēs aiziesim no pilsonības, tāpēc, ka jūs mums liksiet iet armijā. Man likās, tie bija 2 cilvēki, kas kliedz internetā, ka tie 100, ko tu saki pretī, kuriem bija interese, bija pats gatavi izprast to, ko vēstniece tikko teica, ka pilsonība ir arī pienākums. Ne tikai. Bija, jā, es saprotu. Dažādi, vai ne? Bet proporcionāli vai kā emocionāli šis ir pārdzīvots. Cilvēki diasporā sāk arvien labāk izprast, ka dzīvot citā valstī nenozīmē nebūt lojāliem arī dažreiz militāri. Vēl izprot. Es domāju, ka tas ir process, jo šis process ir aizsācies nesen 2022. gads, kad sākās karš Ukrainā, un īstenībā visi pēkšņi ir aizmirsuši par Covid un ir tikai karš Ukrainā.
Un tad nākamais solis ir, ja, un kā tas vispār paveras pasaules līmenī, jebkurā situācijā. Es domāju, ka tur ir mācības stunda nepārtraukti un vēl attīstās. Un arī tur ir reģionālais skatījums. Nav diaspora viens skatījums uz šo izaicinājumu. Ir Austrālija, kur ir viens izaicinājums. Nu, pat mēs tikāmies vakar ārlietu ministrijā ar Dienvidamerikas latviešu pārstāvjiem. Viņi grib tajā armijā iet tā kā traki. Nu, es nesaku visi. Bet tā interese ir ļoti liela. Tur ir cita problēma. Viņi nerunā pat ne angliski, viņi runā portugāļu valodā. Un tad mēs nonākam pie tā valodas jautājuma, kur tad mēs ar to tagad lai ejam, vai ne? Nu, kas mums ir jārisina, ja mēs gribam diasporas jauniešus aizsardzības dienestā, nu, būsim reāli, būs tādi, kas ļoti gribēs dienēt, bet kuriem būs ļoti varbūt vājas latviešu valodas zināšanas. Tad kā mēs, kā valsts, nu, teiksim, latviski sakot, akomodēsim šo situāciju, vai ne? Tā kā es teiktu, ka tas būtiskākais valsts uzdevums attiecībā uz diasporu ir informētība, piekam abos virzienos. Un tur es saredzu savu lielo pievienoto vērtību. Mans pienākums ir nest diasporas vajadzības un intereses atpakaļ uz valsts pārvaldi. Un ja man jāsaka, jāatbild uz jautājumu, kas bija mans lielākais pārsteigums šī gada laikā, teiksim, darbā diasporas vēstnieces amatā, bija tas, ka bija diezgan daudz valsts iestāžu, pie kurām es teicu, nu, un kur šajā normatīvā, kur jums parādās diaspora, es neatradu. Nu, jūs kāda diaspora, kādā sakarā, kāpēc? Citiem vārdiem tagad, kad ir diasporas likums, kura, var teikt, pārstāvis uz zemes virsmas, esat jūs, principā šis ir jauns aspekts, par ko Latvijas valsts domā ikdienas, līdzīgi kā viņi domā, kāda katram likumam ir fiskālā ietekme vai vēl kaut kas. Vajadzētu domāt, bet nevienmēr vēl domāt. Nu, un tagad pārbaudām, Zanda, jums par prieku. Ja jums tagad piesakās jauns darbinieks Ropažu domē, viņš raksta CV, viņš māca angļu valodu un tā tālāk, un kad jūs lasat pēdējie 13 gadi nodzīvoti Lielbritānijā, bet tad jau laikam to angļu valodu viņš saprot bišķi labāk nekā es atvainojos mēs ar jums, ja? Nu, kas ikdienā dažreiz runā angliski. Vai šī vērtība cilvēks ar pieredzi ārzemēs, tad, kad institūcija, jūs esat pozīcijā, opozīcijā tai Ropažu domē? Pozīcijā. Tātad jums būs ietekme uz kaut kādu jauna supervaroņa pieņemšanu jūsu plānošanas nodaļā. Es ticu, ka jums tagad tieši plānošanas nodaļā ir viena vakance. Pieteiktos cilvēki. 3? 7? Vairākas vakances projektu nodaļas. Fantastiski. Tagad ir jūs 5 minūtes ēterā. Jūs dabūsiet labāko pilsētu plānotāju vai kam jums vajag? Tieši projektu vadītājs. Projektu vadītājs. Viņam ir jāprot angļu valoda? Lieliski. Jā, okay. Ja viņš ir kādā Eiropas Savienības valstī, labi, Anglija nav īrija, strādājis, viņš taču ir krutāks čalis, viņš kaut kā mācēs iegrozīt to projektu tā, ka Ropažu izsatīs korķus ķekavai. Varbūt, bet varbūt Pagaid, nesakiet varbūt. Sakiet, vai šī ir vērtība, ka cilvēkam ir pieredze ārzemēs, vai viņam tiks, tas būs bonus? Es ceru, ka jā. Jūs tā kā politiķis izvairaties. Es gribu dabūt, vai mēs reālajā dzīvē, kad šis cilvēks nāks, vai viņš tiks novērtēts, ka viņš patiesībā Latvijā ir veiksme, ka viņš tur bija kaut kur tur izklīdis kā sprīdīts pie Lutauša, pie Nelabā, pie Sīkstuļa un ko, un tagad viņš ir atpakaļ pie Lienītes, nu, Ropažos. Es izprotu jūsu jautājumu, bet darba tirgus un tas, kā mēs pieņemam un atlasam personālu, un viņš ir līdzvērtīgs visiem. Jā, jūs nedrīkstat būt seksistisks, eidžisks, nedrīkst, ko tur visu kaut ko nedrīkst. Jā, visu kaut ko. Bet vai pieredze ārpus Latvijas automātiski ir ordenis pie pretendenta atloka? Pieredze jebkurā gadījumā ir viens no galvenajiem ordeņiem, uz ko vispār skatās atlasot pretendentu, jebkurā jomā. Šis ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, tieši praktiskā pieredze, ko cilvēks var atnest. Un mēs lasam CV, lasam pieteikumus, un tas jau varbūt dažreiz 3–5% var pateikt par cilvēku tikai tā. Klātesošā intervija būtībā pasaka to pašu galveno, tad, kad cilvēks jau atnāk uz 2., 3. kārtu, un
tur arī tas gala lēmums tiek izsvērts. To jau nevar tā lineāri skatīt. Jā. Bet es gribu vērtību sistēmā varbūt iekodēt to, ko Zanda tikko teica, ka vai šis ir automātiski, vai mēs padomājam, jo piedodiet, Latvijas Republikā varbūt tikai armēņiem vēl ir lielāka diaspora, kas nedzīvo valstī. Mums ir ļoti liela proporcija tautiešu, kas nedzīvo valstī. Mums par viņiem ir jādomā. Latvija satversmē ir ierakstīta kā vienīgā vieta, kur Latvijas tauta var realizēt savus, tātad latvietim pienāks šeit, var teikt, ne tikai kapa vieta. Es drīkstu varbūt. Es varbūt pabeigšu. Jā. Es ātri uzmodelēju reālu situāciju, kad ir kāds cilvēks un zinot citas darba intervijas, es ticu, ka šis cilvēks pateiks, ka es atgriežos Latvijā kā patriots, es gribu strādāt kā patriots, jo darba intervijās es domāju, ka tie, kas mēs ikdienā esam bijuši tādās, mēs diez vai sakam, ka es esmu patriots un es ar patriotiskām jūtām tagad nākšu pašvaldībā strādāt. Es domāju, ka tas nekad neizskan. Bet šajā gadījumā tas varētu izskanēt. Paldies par mudinājumu. Būt arī pašiem proaktīvākiem. Hei, es te vakar no Norvēģijas atbraucu, vai ne, Ilga? Es gribētu pateikt, jo es arī ikdienā strādāju ar iekļaušanu darba vidē un darba, teiksim, vides uzlabošanu ikdienā Norvēģijā. Tāpēc man būtu ļoti daudz, kas sakāms Latvijai par darba vidi, bet un gan psihoemocionālu, gan fizisko un vispārējo. Bet es gribētu pateikt to, ka dažreiz es dzirdu arī atpakaļ saiti no, teiksim, savējiem, kas meklē darbu varbūt, bet kad ir es un jūs, tā kā jūs tur ārzemēs ar savu pieredzi, jūs nezināt, kas notiek šeit Latvijā, un tad ir tas, kad ir jāmaina domāšana. Tā pieredze netiek novērtēta kā supervērtība, kā superspēja. Es domāju, ka tas ir tas, ka pirmais solis Latvijai vajadzētu būt atvērtai uz mēs, nevis šeit mēs un jūs tur, ārzemēs domājošie, bet tādā veidā, kad kāds ir tavs pienesums saredzēt to nedaudz ārpus, teiksim, tiem rāmjiem paskatīties. Šī kvalifikācija un šī pieredze tiešām būtu vajadzīga mums šeit un kādā veidā mēs to varam izmantot. Kā mēs varam izmantot tavas zināšanas un tavas vērtības, ko tu esi ieguvis ārzemēs, integrēt to, teiksim, mūsu pašvaldībā Latvijā, jo tur vajadzētu būt nedaudz lielāks, plašāku skatījumu nekā varbūt mums ir šobrīd, jo mums ir šausmīgi daudz talantīgu cilvēku, kas ieguvuši ārzemēs ļoti labas kvalifikācijas, kuras mēs varētu izmantot tikai arī ar pašu, teiksim, attieksmi, mainot attieksmi. Tas ir interesanti, jo es, ministri, atceros, ka tad, kad Eiropas Savienībā bija viens tāds propagandisks nosacīti gads par brīvprātīgo darbu, tur tika izreikināts, ka vismaz 5% no iekšzemes koprodukta pieauguma daļas, tātad proporcionāli 0,5% no rada tikai un vienīgi brīvprātīguma princips, sirsnīgums, attieksme, vai Latvijas valsts, piemēram, šo iekšzemes koproduktu uzrāvienu, jūsuprāt, varētu radīt, ja viņi radītu tādu nosacītu uz laiku, tādu sauksim viņu par seksistisku pieeju, ka jebkurš ārzemēs studējis cilvēks ir, tā kā bonusiņu dabona, kad ir atlase, ja? Tā kā mēs citreiz sakam, ja tur jaunieci ir no daudzbērnu ģimenes, tad viņš dabona, brīvpusdienas, ja, vai kaut ko, ka ir kaut kāda tāda preference, un mērķis būtu tiešām šo jauno paudzi, šo izstudējušo, un es nesaku, ka Latvijas universitātes diploms ir sliktāks par Kembridžas universitātes diplomu, bet, ja jau viņš atved no tās Kembridžas, tad teorētiski Latvijas valsts savu iekšzemes koproduktu izaugsmes dēļ ķer viņu. Vienkārši nāc strādā par ministru padomnieku. Es tā piemēram. Jūs minējāt piemēru, kuru es arī gribēju minēt. Jā, man ir padomnieks, kurš ir remigrants. Jā? Bet, jūs redzat tā ir milzīga priekšrocība, ņemot vērā gan viņa pieredzi, gan tās zināšanas, ko viņš ir ieguvis. Jums tas palīdz, mazāk kļūdīties, jo viņš kaut kā plašāk redz, vai viņam ir vairāk valodu prasmi. Kā šito izstāstīt tiem? Atcerieties, ko tikko teica jūsu blakus sēdētāji. Viņi teica, mums ir arī Latvijā vairāk jāpastāst tā pievienotā vērtība. Kāds būtu? Mēs tā kā nenoticam, ka tur ir tik daudz pasaulīguma, kas Latvijas iekšzemes koproduktu var vairot. Šī pieredze, kas ir gūta, un šī izglītība, par ko jūs minējāt, tā ir acīm redzama un dabiska priekšrocība, kuru, manuprāt, nevar nenovērtēt arī šajā atlases procesā. Vai mēs viņu mākam monetizēt? Latvijas valsts iekšzemes koprodukts izaugtu par, es teiktu, 0,5% vairāk gadā, ja mēs kaut kā
sirsnīgāk saranžētu. Jūs ziniet, ka nevelti pirmajā ģimnāzijā mācās visi nākamie premjeri un ministri, jo viņiem vienkārši ir vairāk kaut kā, viņi ir galotnes, viņos ir vērts ieguldīt. Jā, es jums varu tikai piekrist tam, ka cilvēks, kuram ir bijusi pieredze, un tā nav bijusi Latvijā, bet tā ir bijusi ārpus tās, un ir gūta šī gan izglītība, gan iespējas, ir vērtīgs. Un to, protams, mums ir jāspēj kopā izmantot. Bet primāri es vēlreiz atgriezīšos. Tā viņa individuālā vēlme būt šeit un atrasties Latvijā ir izšķirošā. Un šeit, protams, mums vēl visiem kopā šis fons ir jārada. Šis fons ir arī nenormāli skaists, jo, ja jūs vien dzirdat mikrofonos, mums te skan Rīgas, man liekas, Raimonds Pauls tagad varētu būt. Viņi ik pa stundai mainās. Rīgā tagad ir pusdienas laiks, pareizi? Es pareizi sekoju. Tieši 12. Es nezinu, cik ir jums, kur jūs dzīvojat, bet mēs te uz mirkli pārslēgsimies un būsim atpakaļ pēc 20 minūtēm. Pārslēgsimies arī pa tēmām un būsim mazliet precīzāki par uzņēmēju pašu atgriešanās stāstiem. Latvijā ir īpaša programma, to ir vērts ielāgot arī tiem, kas vēlas sēklas naudu savai uzņēmēju darbībai. Pat ja jūs varbūt kopējat kādu jau realizētu ideju citā valstī, sākuma kapitālu, bišķiņ piešpricē, ne jau tā, ka visu nopērk. Un tomēr ir arī skaisti šie uzņēmēju atgriešanās stāsti, ar kuriem mēs padalīsimies, cik tik var reāli. Tur arī ir viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai savs īpašs atbalsta instruments ne tikai atsevišķām pašvaldībām, arī par to jums pēc mirkļa pastāstīsim, un tāpat arī vairāki realistiski iedzīvošanās stāsti, nevis tie puķainie un skaistie. Bet, godīgi sakot, ir arī puķainie un skaistie, un tos arī ir jādzird, vai ne tā? Es ceru, ka jūs noskaņojaties pēc 20 minūtēm, šeit pat tiekamies, ja mēs esam tiešraidē, ja jūs savukārt skatāties ierakstu, tad vienkārši patiniet uz priekšu, un mēs atsākam uzreiz. Paldies liels! Paldies jums!